Dmitrijevs un Žigarkovs. Jā, Dmitrijevs Tātad Andrejs Dmitrijevs zaļajā cepurē, tad ir Viktors Žigarkovs tādā sarkanīgajā un pelēcīgi sudrabotajā Sandris Šika. Bija Māris Liepa, Ingars Ivanovs 5. vietā. Levšs 6. Kuzmenkovs 7. Levšs Anatolijs 6. vietā, Vladimirs Kuzmenkovs 7. un Jaroslavs Orpidāns tikai 8. Raimonds Gaļēņčiks. M60 grupas pirmais gads Raimondam M60 grupā, un viņš ir 10. gada peldēšana viņam spēcīgākā disciplīna. 13. Māris Priedēns. Un Jānis Ozoliņš, kurš uzvarēja šeit 2007. gadā Vaidavas triatlonā. Pagaidām nedaudz aizvadošā desmitnieka. Turpat arī Melbārdis, kuram riteņbraukšana un skriešana ir spēcīgākās disciplīnas un vājākā peldēšana. Aiziet! Aiziet! Līderis starp dāmām. Roga zilajā cepurē. Arī valmierietis Jānis Bērziņš dodās 2. aplī un Antra Roga zilajā cepurītē. Līderis starp dāmām un aptuveni 30 metrus aiz viņas Liene Blumbeka, kura pagājušā gadā šeit bija 3. aiz Olgas Lukšas un Baibas Medes. Alīna Ranceva in the third place, 3. lietuvieta Alīna Ranceva, kur arī diezgan labi peld, bet, kā jau teicu, pirms nedēļas Ranceva bija lēna riteņbraukšanā un skriešanā un tālu no savas labākās formas. Bet Antra Roga, Allaž ir labus rezultātus uzrādījis peldēšanā, bet tad viņi noteikti atkritīs. Liene Blumbeka būs ātrāk riteņbraukšanā skriešanā. Денис, давай! Денис, вперед! Trīs. Tātad kopumā 3 apli, tātad 2. aplis un līderi jau uzdrīz sasnieguši sarkano boju un vēl kādi 100 nepilnu metru, un tad būs pusdistancēm 750 metru nopeldēt līderiem. Temperatūra ūdenim ir nedaudz zem 20, 19,8, 9,6 grādi. Līdz ar to pēc noteikumiem ir atļauts hidrās peldēt, to lielākā daļa izmanto, bet daži peld bez. Citiem varbūt ir vieglāk bez hidrām peldēt. Krastā ir sekls, var izmantot brīdi, paiet, nedaudz atpūsties, ja ir piekusuši pēc 1. apļa. Šeit ir tāds plus, citur, protams, ir jāpeld visi 1,5 kilometri. Šeit jau var kādus metrus 30 paskriet. Šobrīd redzam, līderi ir jau 2. apļa vidū, tātad puse distance 750 metri nopeldēti. Pēc 1. apļa līderu pozīcijās Andrejs Dmitrijevs, tad arī Sandris Šika un Viktors Žigarkovs.